Ir tāda zviedru pasaka, saucās Vilks un Lakstīgala. Tā sākas kā parasti. Dzīvoja karalis ar karalieni, viņiem piedzima meita, pēc tam dēls, princese un princis. Māte nomirst. Karalis apprecās otro reizi un pamāte, protams, ienīst šos te bērnus. Pašai savu viņai nav, bet no šiem viņa grib tikt vaļā. Un, kad pienāka laiks, princese jāprecās. Princese Aurora izvēlās sev līgavaini, un kāzu dienā ļaunā pamāte, viņa taču neliksies mierā. Viņai baigi negribās, ka kāds pārvaldīs karaļvalsti. Viņa gribot būt vienīgā karaliene. Un viņa saprot, ka princese ir skaista, viņa izaugs un visi viņu cienīs un mīlēs un piesaistīs uzmanību sev. Ir pazīstams sižets, vai ne? Un izdomāja, kā tikt vaļā. Kāzu dienā, kad viesi jau pulcējās, viņa ievilināja princi ar princesi puķu dārzā. Es jau neatceros, ko viņa tur apsolīja parādīt kaut ko īpašu, un aizveda pie īves koka. Zem īves viņa nolauza īves zariņu, uzsita pa muguru gan princesei, gan princim, un princis pārvērtās par vilku un aizskrēja mežā, bet princese pārvērtās par Lakstīgalu un uzlidoja debesīs un sāka dziedāt savu žēlabainu dziesmu. Ļaunā pamāte to visu pagrozījusi tā, ka tur laupītāji uzbruka, aizveda kaut kur prom princi ar princesi, bēda, nelaime, un karalis, protams, viņš sūtīja meklēt savus bērnus, bet bērnus neviens neatrada vairākus gadus. Karalis pēc 2 gadiem nomirst, un karaliene pārvaldā šo te karaļvalsti laimīga, priecīga. Turpināšu no mājas ofisa. Tātad, karalis vairākus mēnešus meklēja savus bērnus un no bēdām, protams, nomira pēc 2 gadiem. Karaliene tātad pārvaldīja karaļvalsti, bet tomēr viņai sirds bija nemierīga, zinot, ka kaut kur staigā vilks un kaut kur lidinās putniņš. Un ļaunā pamāte lika medniekiem salikt slazdus un ķert visus mazus putniņus un šaut vilkus, visus dzīvniekus. Un tā tas turpinājās, bet mūsu varoņi, viņi bija veikli, izveicīgi. Pēc 6 gadiem mednieki sauca karalieni līdzi medībās. Skandināvu pasakās ar tiem skaitļiem tur ir interesanti diezgan. Nav tā kā klasiskā ciparu numeroloģija. Nav tie 3, nav tie 7, bet ir 2, 4 un 6, pāra skaitļi. Es jums neatklāšu to noslēpumu, to mēs mācāmies pasaku skolā, pasaku terapijas programmās, tā kā nāciet, piesakieties. Un tātad aizbraucu uz mežu un protams, vilks, princis uzbruka. Viņš neuzbruka cilvēkiem, viņš uzbruka tieši karalienei. Un saplosīja to. Kad mednieki un pārējie pavalsnieki gribēja uzbrukt vilkam, viņi pēkšņi pamanīja, ka tanī vietā stāv skaists, stalts princis. Viens no večiem atpazina karaļdēlu, tā viņš atgriezās mājās. Ar to viņa māsu bija grūtāk, ar sievietēm vienmēr ir sarežģītāk. Viņa savu veidolu atguva
pakāpeniski. Un patiesībā jāsaka, ka viņi izglāba princis, kas bija viņas līgavainis, ja, un līgavainis skuma, tad, kad uzzināja par pazušanu, par Auroras pazušanu, un viņš tātad klausījās Lakstīgalas dziesmas, viņu vilināja kaut kas, viņš nevarēja saprast, kas tas ir, bet viņš kaut ko jūta. Un tātad viņš šo putniņu noķēra un aizveda uz viesnīcu. Man ir jautājums pasakas sastādītājiem. Kāda viesnīca? Kāda viesnīca? Nu, kaut kāda viesnīca tur bija tanī pasakā. Un ieslēdza tātad istabā un gaidīja, kas notiks. Bet Lakstīgala nebija sajūsmā. Viņa rāvās brīvībā, kā jau jebkura sieviete, kad viņa iespundē mājās. Ja? Sieviete nevar sēdēt mājās, sieviete nevar tupēt bez darba. Mājās viņa strādā, bet ārpus mājas viņa atpūšās, ja? Un sievietei obligāti jāatrodas kaut kur ārpus mājas. Obligāti. Un, kad man uzdeva jautājumu, kā tu domā, Kristīna, vai sievietei ir jāstrādā? Vai sieviete var palikt mājās, ja viņai kaut kas būtu jādara? Nu, patiesībā sieviete nevar nestrādāt. Sieviete degradēs. Viņa prātā sajuks, sēžot mājās. Ja vīrieši mājās atpūšās, bet ārpus mājas viņi strādā, tad ar sievietēm ir otrādāk. Sievietes mājās strādā un ārpus mājas viņas atpūšās. Ja, un iešana uz darbu, tā ir atpūta savā veidā. Jebkurai sievietei ir jāstrādā un vismaz jābūt kaut kādam hobijam arī, lai nesajuktu prātā. Nu tātad, viņa rāvās, bet princis bija rāms, viņš nelaida to putniņu vaļā. Un tad Lakstīgala nolēmusi iebiedēt savu līgavaini princi. Viņa pārvērtās par briesmīgu tīģeri, pēc tam viņa pārvērtās par skorpionu, tad viņa pārvērtās par pūķi. Bet princis rāms, viņš savā iekšējā pasaulē stabils. Un tad princis nezināja, ko darīt, kā tad, lai palīdz šim te putniņam. Viņš zināja, ka tā ir apburtā princese, bet nezināja, kā lai palīdz. Un tad viņš atcerējās kaut kādus senus rituālus, kas saistīti ar asinīm. Ja, viņš iegrieza savu pirkstā un ar tām asinīm nosmērēja putniņai galviņu, spalvas, un putniņš, protams, tūlīt pārvērtās par skaistu princesi. Skandināvu pasakas patiesībā atšķirās ar savu tādu šausmu estētiku, ja, un neviļus rodas tāda sajūta, ka reiz šīs pasakas ir rakstītas pieaugušajiem patiešām. Un kāpēc tad es atcerējos par šo pasaku, ja iesāku stāstīt? Mēs, sievietes, esam tādas brīvību mīlošas un nekad neapmainītu savu brīvību pret visām pasaules bagātībām, vai ne? Un šīs pārvērtības par tīģeri, par skorpionu, par pūķi man atgādināja mani pašu. Precīzāk, manas lomas, manas maskas, manus uzvedības paternus, uzvedības modeļus. Tikai atšķirībā no pasakas, es saprotu, ka reālajā dzīvē nav tāds princis, kurš atnāktu un kaut ko izmainītu šī situācijā. Tiem princiem neticēju arī bērnībā. Karaļi tā ir cita lieta. Karalis tas ir cits stāsts, jā, bet ar princiem ir kaut kā savādāk. Kurš tad spētu mani atburt atpakaļ? Un tad es padomāju, bet vai man to vajag? Vai man to vajag? Man ir labi tāpat ar visām tām lomām. Pasaka diezgan interesanta, bet gara. Skandināvu pasakas ir garas, tādas garlaicīgi garas. Patiesībā tās var pārstāstīt diezgan īsi, izlaižot tur tās detaļas. Kāpēc asinis
bija tās, kas noņēma to burvestības lāstu. Skandināvu un Ziemeļa Eiropas pasakās asinis ir saistītas ar dzimtu, ir saistītas ar to patieso īsto dabu, jā, ar to dzīvības spēku. Citās pasakās ir arī zvērests saistīts ar asinīm, un vispār tā ir saikne starp cilvēkiem. Arī upuris mīlestības vārtā. Princese, viņa bija tā kā instinkts, kas izlauzās uz āru no cilvēku pasaules un kādu brīdi, kādu laiku, ne visu laiku, bet 6 gadus, atradās citā pasaulē, dzīvnieku pasaulē. Tā arī ir tā kā sava veida iniciācija. Un, kad līgavainis viņu mēģināja noturēt, viņa, ko dara sieviete? Viņa atbild nevis ar maigumu, nevis to pieņem šo te mīlestību un gādību, bet viņa parāda šausmas, parāda savu iekšējo tīģeri, parāda savu skorpionu, savu puķi, tā kā mēs. Ja? Sākumā viss ir skaisti, viss ir forši, viss ir smuki, bet tad, kad tu iepazīsti tuvāk cilvēku, tad lien ārā šie te monstriņi visādi. Tas patiesībā ir ļoti arhetipiski. Pasakam, it kā mums saka priekšā, ja tu vēlies pietuvināties dvēselei, dzīvai dvēselei, tad tu sastapsi ne tikai dvēseles skaistumu, tu sastapsi arī zvēru, tu sastapsi arī indi un tu sastapsi arī uguni. Vai tu esi gatavs to izturēt? Vai tu esi gatavs šo pārvaldīt? Un patiesībā, ja tā padomā, nevajag jau to fizisko princi, nevajag jau to ārējo. Mēs varam savu iekšējo vīrieti uztrenēt. Un mūsu iekšējais vīrietis var noņemt šo te lāstu, kas ir mūsās.